yeah, Lyon, what a nice city. It's a very good place. It's located in France. Yeah, yeah, I love Lyon. It is such a nice place. Got a lot of good buildings. Got a whole lot of history. Oh yeah, go visit Lyon. It's such a good place to be. Lot of cool stuff going on in good old Lyon. Yeah, yeah, you got a couple of rivers floating right through Lyon. You got the Rhone River and the Saône River floating right through town. I love Lyon because Lyon has got it going on. They got a good local government officials doing good stuff and being good people. Oh yeah, 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 Lyon. It's one of the best places in the whole wide world. I love to go there because there's so much good stuff to do there. Oh yeah, yeah, Lyon. Viens, prends ma main au pied de la tour Eiffel. Viens, partons se saouler sur les quais. Aller à l'essentiel, encore s'apprivoiser. Apprends-moi ta langue, que je lise tes pensées. Mais ne me dis pas tout, j'ai le goût de chercher. Mens-moi un peu, que je puisse espérer. Reprenons là où l'on s'est arrêté. On n'a qu'à dire que ça ne va pas durer. Si on jouait encore un nucléaire, si on apprenait enfin un nucléaire. Welcome to Lyon, build your throne, find a way to make it home. Viens pour l'été te renverser la tête. Viens, on va faire tout ce qui est bête. Peu importe l'heure, c'est que du bonheur. Même si on a peur, on écoute notre cœur. Viens sur la route, réveille-toi chez moi. Vis un instant, peut-être sous mon toit. Rire aux éclats, dans mon bain, dans tes bras. Promets qu'en automne, que tu prends un visa. Si on jouait encore un nucléaire, si on apprenait enfin un nucléaire. Welcome to Lyon, build your throne, find a way to make it home. Welcome to Lyon, build your throne, find a way to make it home. Welcome to Lyon, build your throne, find a way. Dark-eyed Lisette, praise the year that we met. The three saints who you brought me to stood in stone in the town of Lyon.
château, l'homme est dans un château, pareil à celui de Pierrot, pareil à celui du Perrault. Elle y a resté 7 ans, elle y a resté 7 ans, sans moi ni ciel ne terreau, sans moi ni ciel ne terreau. Au bout de ces 7 ans, au bout de ces 7 ans, se met à la... Tā laikam vispār nav jāmaksā pa brīvu, laikam viņš ir. Neviens, nekur te nepādod biļetes, neviens arī nekontrolē nekādas biļetes. Vērcinās daudz vai dažs pa brīvu. Nāc kādam kā vēli. Un kā te viss ir iekārtots. I remember people looking down on me, saying that I can be what I want to be. Keep trying, even though many don't like it. No, I roll like a lion. I remember people looking down on me, saying that I can be what I want to be. Keep trying, even though many don't like it. No, I roll like a lion. Let's go. I remember people looking down on me, saying that I can be what I want to be. Keep trying, even though many don't like it. No, I roll like a lion. I remember people looking down on me, saying that I can be what I want to be. Keep trying, even though many don't like it. No, I roll like a lion. Let's go. Ka tur ārpusē jāzvana uz pretī Molstonību zīmē vai kam. Tur nebija nekādas Molstonību zīmes un nāca vienkārši viens iedzīvotājs te un tad viņš man ielaida iekšā, tad aizved līdz tiem letterboxiem. Nu, pastījās, protams, vai es pareizo kodu ievadu, vai es te kaut kāds netaisa šmuguļi, kaut kāds zaglis atnācis, kaut ko te monsterē.
Nu, tā es atvēru, nu jā, tur bija tā atslēga, un pēc numuriem ar te nemaz nebija, te bija, laikam, tikai tas Molsonif te bija uz tām durvīm, tu man jāiet pa visām durvīm jāstās, kur rakstīts Molsonif, te nebija nemaz numuru, labi, ka viņš man parādīja, kur šitas 7. Rekotēja tāds vēl tā kā mazs ķipa gārdeniņš var iznākt vakarā kaut kādu, nezinu, tīri smuki, pasies šitā. Un tas mažo kāds kaut ko cep, kaut ko garšīgu. Kaut ko uzdzert, te var uzēst kaut ko tādu vakarā. Te jau dienvidīgā siltā sajūta ir. Nezinu, ir 30, nav 30. Nav tā, ka pārāk karsti, kad ciest tā nav, ka nevarētu ciest, bet dzert jau diezgan ātri sagribās, jā. Kā būs pa tiem braukt, viens tur 100 un vien dienu pat 140 kilometrus pa tiem. Un vēl pa kalniem uz augšu. Cik daudz, lai paņem to ūdeni līdzi. Bet atkal, lai tai mugursoma nepārplāst plecus, tādas dilemmas stāv priekšā. Bet labi, par to šovakar nedomāju. Šovakar vienkārši kājiņām pa Lionas centru. Te vēl ir tāda diezgan plaša duša. Un smuka izlietne. Smukais baltīgais žāvētājs. Tas ir boilers, laikam. Kādreiz tieši nav vēl nekas šodien ēst, un dažas kaut kādas tur tās vafels līdziņemtās ir palikušas. Bulciņš, šokolāds, jāuztais kafija. Jāiespēcinās pirms lielās vakara pastaigas pa Lionu. Jāaizdara, tur jāizmēģina šitais te vērķis. Šitā danās taisīs vēl līdz šim. Šitie dozetes. Šitās dozetes, es tā saprotu, tur jāieliek laikam iekšā. Redzēs, ka sēks maržā jau labi tā dozete. Ceru, ka divas nebūs. Es domāju, divas mazās. Un fū, tieši apstājās. Nu, divas mazās tasītes, nu jā, nu tas ir šitā krūzītā ir tā riktīgi līdz augšai. Tā, nu kafija no dzimtenes atvestajiem Lidl labumiņiem. Brutālisma arhitektūra arī var būt ļoti interesanti tāda un savā veidā šarmanti, ja viņi tik izteiksmīgi uztaisīti kā šitā. Tur tieši Radisson bija ieteikts kā viena no skatu vietām uz pilsētu Radisson, tā kā bārs. Nebija domājis tā speciāli iet, bet nu, jau tieši tepat blakām ne viesnīcai, bezmaz vai kā zīme, ka būtu jāmēģina aiziet, bet kas un cik tur maksā, man nepatīk viss tā ņemšanās, nu, ka tur, es nezinu, vispār tur jau varbūt jārezervē iepriekš vai kā. Nevar tā vienkārši ievelties iekšā un... Vajag labie pilsētvidas risinājumi tā kā uz katru stūri. Tā publiskā telpa vienkārši tāda superīga. Tā ļoti patīkama pilsēta arī šī. Pēc tā pie sevi domāju, kāpēc es Prāgā tā kā jūtos pa centru tagad tā kā vietējais, bet šeit nejūtos. Un te es sapratu, tāpēc, ka Prāgā tur bija, nu, faktiski vienīgi turisti. Nu, rastītus starp viņiem es tā kā vietējais. Nu, tā kā savējais. Tā pareizāk būtu sakot, nevis kā vietējais, bet kā savējais. Un šeit, nu, pagaidām šajā rajonā neko pārāk daudz, te ir visi vietējie, lūk.
Te jau botāniskais dārzs kā uz katra stūra bez mazvai. Katrs skvēriņš kā botāniskais dārzs. Un te viņi stāda laikam tādus augus, kas tā kā neizkalst vai, kur ļoti mazprasīgi droši vien pret. Vai arī, nezinu, katru dienu baigi laist te kaut kā. Tipiskā parīziskā ainava šitām ēkām un arī šie koki parasti iet labi komplektā ar viņām. Tā vispār šī stila arhitektūra te līdz šim neesmu daudz redzējis tieši Lionā. Marsļā tur gan bija šitās ēkas arī daudz. Varbūt, ka citur kaut kur šeit. Pastieties atkal kāda smuka krastmala. Tur atkal paralēli veloceliņš, te gājāceliņš, te visādi krodziņi, kur pasēdēt, baržas. Un fonā, protams, skats ar tiltu un ēkām, kas iet kalnup. Piesim deja vu visu laiku uzsit tas vēl viens ķipā Vannebī Eifels un atkal tādā uzkalnā un atkal pāri upai jāiet uz viņu. Kā Prāgā. Kurš no kur nošpakoja? Tajā, kad tieši stāv tajā saulē, tad tur reāli cepties ārā. Paskat, kāds tur augšā dievīgs dzeltenis saules sāks. Jau var teikt, esmu centrā. Te ir tāda vienā pusē, tā kā pa vidu sala, vienā pusē tiltu, otrā pusē tiltu, vieniem tiltam tikko pārgāja pāri, jo tur būs tas vēl otrs nākamais tilts. Šitā ir tā sala, kas ir pa vidu centrā. Kā man iepatikās tie, nezinu, kas tie tādi ir slogiem šitie te metāli. Kā viņas sauc, es nezinu. Katedrāle. Bet tā nav tā, kas tur augšā. Tā augšā varbūt nav katedrāle. Vai šitā nav katedrāle. Vai arī abas ir katedrāles. Vai neviena nav katedrāle. Nu, atskot 4 varianti ir. Pēc varbūtību teoriju viedokļa. Tā šī tā tad ir katedrāle. Kāds variants atkrīt. 2 varianti. Kas tur sanās? Redzam kāda šarmantajā kalniņā, kur augšā jābūt tām vairākām skatu vietām augšā. Redzam, sāk pavērties. Kaut kādas perspektīvas attiktos tie skursteņi, jums Francijā raksturīgā tā skursteņu, garo skursteņu jūra. Jau labs veidojās. Vēl augstāk kāpsim, būs vēl labāk. Reku tu tāda smuka vieta, kur kā sēdēt, bet kam, kurš te atnāk no kaut kādām šitām, kaut kur te šitām maiņām. Jo šeit ir priekšā žoks, šeit netiek katrā ziņā. Vienam tikko ritens vienkārši tas ir ķēde pārsprāga ritenim. Brauc augšā kalnā un blankšs, tas nomas elektrovelo, viņš pat ir daļēji. Tadam! Ar šeit piekļūst riktīgi te vienai no skatu vietām.
Es domāju, ka man kaut kāds žodziņš tāds apturēs. Te viņiem nevajadzēja atstāt te tādu piekļuvi. Uzlikuši tādu te žogu, vai nevar tā normāli, līdz galam normāli nobildēt. Tā mēs otrai skatuvietē. Un tāda kā supīgas dzīvokļu mājas. Supīgam skatu uz ielai. Tā te kaut kur jābūt tai skatuvietē. Plāžos laikam iekšā. Man bija teikts, ka viņas var diezgan nepopulāri. Laikam tas bloks, kurš to uzrakstīja, bija diezgan populārs. Līdz ar to tagad šeit nevarētu teikt, ka būtu maz cilvēku. Vienīgais, kas traucē šo idilu izbaudīt, tas, kas izslāps pēc suņa. Un nekur tūmā vispār nav tāda. Bija viens kaut kāds, kur jau bija salikt visi taburetes uz galdiem, kur tā kā slēdzās jau ciet, laikam kaut kāds beigt tāds šikais glaunais. Nav tāda normāla veikaliņa, kur kaut kāda limpeni nopirkt vai ko. Būtu kaut kāds veicīts ar limpenēm, viņi būtu miljonāri. Es tie cilvēki, kas iet tur augšā pa to kalnu uz to vietu un tad tā tālāk apakaļ. Bet nu nav, viss kaut kādi, nesprotam, veikali kaut kādi vispār bezjēdzīgi un cieti jau aiztaisīti. Jā, vismaz vienu švepu dabūju. Tur pie viena stendiņa tirgotāja dārgs jau. 2 eiriķi tāds maziņš, pat puslitrs tur nav. Un tur tālumā izrādās arī ir Francijas Alpi jau sākās. Kā viņas var redzēt jau pilnīgi no šejienes. Iespējams tieši no turienes arī rītdien atnāk šeit dienas vidū. Nu pēcpusdienā, pagaidāms vēl pēcpusdienā, cerams, ka nebūs ātrāk. Baigais lietus, gāzi kaut kā 13 mm vienā stundā, vēl tur pa milimetriem nākamajās. Jāpaspēj līdz tam izbraukt jau krietni uz dienvidiem paspēt. Skatu punktu sanāk. Šeit reku no turienes atnāc, tur man var skaidri saprast pēc tiem torņiem. Var reku tas tornis, šitais tas tornis, ko es redzēju apsēžoties tur. Un galdiņā, kurš dzer kafiju. Un tas ir tas Radisson bāra tornis. Tā bišķi tā. Tā sēdēt. Tur ir restorāns, bet šoreiz man to joku vakar neizdosies atkārtot. Tāpēc, ka pirmkārt tur jau tāpatās visas labākās vietas, un gandrīz vispār visas vietas ir aizņemtas, un visas labākās pie terases malas. Un otrkārt cenas šeit ir vairāk nekā 2 reizes dārgāks kā vakar. Tur es pa 18 eiro paēdu, ja to stroganovu to aliņu. Ar šeit viens no kaut kādiem tur lētākajiem, galvenajiem ēdieniem. Tas var būt ņemams 32 eiro, aliņš vēl 9 eiro, 41 eiro un kaut kā neceļās roka, vienkārši neceļās. Es ceru, ka ir kaut kur ir lētākas, tādi krogi šeit pilsētā. Tas nav tāds standarts Francijā. Tieši blakus baznīcai arī tas ķipa Eifeļtornis. Šis tā kā precīzāk varētu būt Eifeļtorni, jā, tā augša tieši. Baznīcā apstīties.
tagad lejā par šitādu serpentīnu veidu taku. Maši jānopērk šoreiz kādā veicī, paskatījos, ka kartē monopriks, tas laikam ir kaut kāds viņiem iespējams, un vēl tāds franpriks, iespējams ir kaut kāda liela tādi veikaliņu tīkli līdzīgi, kā tajā Billā es biju Prāgā. Jānopērk, varbūt jātais vakariņas. Man gribās jau ēst, tad būtu faktiski jāpērk, jādodas mājām, jātais ēst. Bet no otras puses gribētos tomēr arī Lionu naktī vakara gaismās pa ielām bišķiņ pabaudīt, pastaigāt. Bet tad tas nozīmē, ka tomēr vajadzētu kaut kur jau tagad paēst. Šī skāpnes. Tas cik ekstrēmi jābūt, lai turien tā riteni vai skritulenēm vai skrituļu dēli nolaist uz leju. Bet ir jāredzēt tādu video, kas kaut ko tādu dara. Un to beidzās, kad izslāpes un izsaucas iet veikalā. Viņš kaut ko tur sagrābos arī 6 olpaku. Kas skaidrs, ka rīt no rīta 6 gluži neizturšu maksimums 4 un nekas tā kā tur es dabūju 3 pa brīvu, tad tagad atstāšu kādam nākamajam 2. Bet tāpat tās likās, un pat šis diezgan dārgs tas veikals tāds, un te kaut kāds vēl aliņš tāds specializētais un tā. Labi, nekas jau daudz, ne ļoti nav, bet vēl šim vakaram 2 makaronu pakas un zapates burka vēl tur tāda. Vēl tur kaut kāds dzeramais, tā sula pica, vēl tur krosāni kaut kādi. Nu, viss kopā 31 eiro, tāpat tas daudz lētāk nekā es kādā no šitiem restorāniem būtu iegājis. Es jau pastījos, tur vienā vietā vispār bija vāks kaut kāds 60 eiro personai, uzrakstīts jau uzreiz. Un citur tā, nu kaut kāda, bet 30 man tāpat tās aiziet. Nu jā, un tie 30 būtu tikai pa šāvakar vakariņām, bet šeit jau man ir brokastīm vēl rīt, un droši vien zapatas burkas, cik paliks pāri, un pus bageti ņemš līdzi, varbūt rīt vēl kaut kur braucot, sanāk uzkost zapatu ar bageti. Kad reāli nav pa ceļam kaut ko ne veikals, nekas, ne benzīntanks, nekas, vismaz var uzkost. Jā, tā kā baigi gribējās dzert, nopirkt arī vēl šitādu. Alkohols viņš nav. Tāda tā kā limonādīt, bet diezgan gaumīgi, nav tāda pārsaldi. Jā, tie francūži, tie jau šausmīgi ārpus tom vakariņām ēst tajos ārpus mājas krogos. Jā, jau var to atļauties un mājās gatavot nepatīk. Kāpēc nenāk? O, kā šitais smuki zied tāds lozīgs. Tikai te veikalā vēl kārtināja trustiņi tas, ka es nevarēju paņemt, teiksim, gribēju 1, 2 jogurtiņus, piemēram, vai tur kaut kādu citu saldēku vai dābolu, tur kaut kāds tāds interesants tāds, tā kā biezens vai kas. Tikai pa 4 nāk kopā, un es 4 nevaru izrīt. Skan muzons un cilvēki dejo, tieši iedegās lampiņas. Izgaismojās arī strūklaka. Vajag patīk iet pa šito. Viņi tā kā izgaismojās no tām laternām, vai jau viss tāda harmoniska un izgaismota. Superīgi galvenā, viena no galvenajām ielām. Un atkal izgaismot. Viss tās galvenās ir tā izgaismot. Tur Eifeļtornis saucamais arī iegaismojies.
Tātad vakariņas. Un jāiebauda jau āliņš. Pastiprs 6,8. Tik tāds parasts nevarēja īsti dabūt, vai nu? Vai nu kaut kādi tādi ekskluzīvākie, vai tikai 0,33 bija daži, tad nebija liela izvēle. Un fonā skan Johnnyja Holiday koncerts. Vienkārši tādus te ieslēdzot ieraudzīju. Nezinu, tā ritam. Tā vajadzētu brīnis mainīt, bet mīlbās tak šokar čakarēt. Vienkārši čīkst jau no kalna braucot lejā.